Nereti skolas ir tieši tās, kuras spēj un prot pārtraukt vardarbības apli, kuras spēj laust stereotipus, kā ģimenēm ir jāuzvedas, kādas ir sabiedrībā pieņemtas normas, kādi ir veidi, kā risināt konfliktus, kā sarunāties, kā vienoties, kā veidot draudzības. Un, diemžēl mēs Latvijā bieži vien redzam, ka skolām vai nu nav resursu, vai nav zināšanas, vai nav motivācijas strādāt ar bērniem, kuriem šīs te ļoti svarīgās sociālās prasmes bija jāiemācās ģimenē. Un nereti mēs ieraugam skolās vecākus, kuri nesadarbojas, vecākus, kuri neprot sadarboties, vecākus, kuriem ir bail sadarboties, un tur var būt daudz un dažādi motīvi. Un šajā ceļā gadās, ka skolas paliek vienas. Par to, kā skolas risina un kādi instrumenti ir skolām darbā ar bērniem ar izaicinošu uzvedību, mēs esam aicinājuši uz sarunu Dacija Jaundauderi Dātavu, skolas Domdaris direktori. Mēs esam daudz skatījušies, kas notiek ārvalstīs, un tas ir loģiski, ka mēs vienmēr šo jautājumu uzdodam. Un mēs esam skatījušies arī tādā pētījuma līmenī, kas notiek Latvijā. Un mēs paši kā Uzvedība LV komanda, arī kā Autisma apvienība komanda, mēs esam ceļojuši pa ļoti, ļoti daudzām skolām, un mēs esam atgriezušies ar stāstiem. Un šie stāsti ir bijuši gan tādi pozitīvu jaunumu pilni, gan tie ir bijuši arī ļoti, ļoti, ļoti sarežģīti stāsti un stāsti, pēc kuriem tiešām ir pat jāvēršas policijā vai citās tiesības sargājošās institūcijās. Un neskatoties uz to, mēs vienmēr turpinām meklēt labās prakses piemērus, un mēs vienmēr turpinām cerēt, ka ir skolas, kurām izdodas, ir skolas, kurām ir idejas un ir resursi mēģināt vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Un tāpēc es šodien aicinu uz mūsu podkāstu vai mūsu sarunu kādas lieliskas skolas, privātskolas vai ne, Domdaris komandu ar šo lielo jautājumu, kas jums sanāk, kas jums nesanāk, ko jūs darat tā, lai jums sanāktu, un kas ir tās jūsu izaicinājuma jomas? Vai tu pastāstīsi īsumā, kas ir Domdaris un kā tapa Domdaris? Domdaris ir skola, kura šogad svinēs 10 gadu jubileju. Mēs sākām ar 7 skolēniem, šobrīd jau mums ir 315 skolēni, 1. līdz 9. klasē. Idejas autori ir mana kolēģe Ilze. Viņi uzrunāja mani, un patiesībā mēs ar Ilzi satikāmies programmā Iespējamā misija. Un tad mēs sapratām, ka mūsu kombo strādā. Mēs divatā varam darīt lietas, jo mēs arī īstenojam abas kopā projektu Iepazīst savu kaimiņu, kur latviešu bērni dzīvoja krievvalodīgajās ģimenēs un otrādāk Latvijas ietvaros. Un tas bija pirmais mūsu, ko mēs izmēģinājām abas kopā, ka mēs sapratām, ka mēs varam arī mēģināt veidot skolu. Un skola ir vieta, kurā mēs ar Ilzi varam izvēlēties kolēģus, ar kuriem kopā strādāt un kopā īstenot mūsu vīziju, mērķus un arī ar kuriem mūsu līdzīgas vērtības. Un tā arī ir vieta, kur bērni var justies un būt tādi, kā viņi ir. Un šeit es nerunāju tikai par bērniem, arī par pieaugušajiem, jo tā mūsu tas lielais virsmērķis ir, ka katrs skolā var justies un būt tāds, kāds viņš ir. Protams, ievērojot mūsu noteikumus un veidot cieņpilnas attiecības, bet tā galvenā lieta, ka mēs nevienu nevēlamies laust, bet atbalstīt viņu tāds, kādas ir personības un kā mēs varam tajā vidē noregulēt attiecības tā, lai mēs dažādās personības spilgtās, varbūt tādas, kas gribas mazliet atturēties un būt mazliet nostāk, bet ka mēs visi kopā jūtamies labi. Tas, kas man ir pārsteidzis un iepriecinājis jūsu skolā, kur es esmu viesojusies pie pedagogiem, es nezinu, man šķiet, ka, ja ne visus 10 gadus diez vai, bet 8. Jā, noteikti. Es pat nevaru iedomāties, cik daudz gadi ir pagājuši, un kas man ir fascinējuši jau no pašas pirmās satikšanās reizes, ir tas, ka
jūs kā pedagogi strādājat, nu tikai kā pedagogi, vispār kā skolas komanda, jūs strādājat ne tikai ar šīm sajūtām, bet jūs ļoti daudz izmantojat datus savā darbā. Jā. Nu, mums ir kolēģis Oskars pievienojies, kurš arī komandai pirms 5 gadiem, kuram patīk apstiprināt lietas, kas notiek ar datiem. Un, jā, mēs arī visas negatīvo, pozitīvo seku sistēmu, mēs vācam informāciju un skatāmies. Un, šogad skolotāji jau mazliet ar trauksmi saka, ka mums ir to bērnu skaits, kuriem ir tās pozitīvais novērtējums, ir aug katru gadu, kad drīz jau būs visa skola. Nu, tā tendence, kuru saņem pateicības par labām lietām, ko pamanījuši skolotāji. Viņi saka, ko mēs darīsim, tūlīt visiem būs jau tās pateicības un tas pozitīvais novērtējums. Bet, mums ir svarīgi arī šajā procesā vācot datus, pasakot līdzi, lai tiešām katrs bērns saņem, piemēram, pozitīvo novērtējumu. Mēs, ievācot informāciju, mēs nepazaudējam nevienu patiesībā procesā. Jo katram ir, varbūt kādam būs vairāk, kādam ir vieglāk iegūt tos pozitīvos novērtējumus, kādam grūtāk, bet mēs pieaugušie sekojam līdzi, lai katrs saņem tos labos vārdus. Un arī par negatīvo uzvedību, kā teica, par pilnmēnesi ietekmi, vai ne? Pastāst, jo tas arī bija. Es pie jums viesojos arī kādā supervīzijā, un parasti jums ir arī šīs informatīvā semināri. Un tad Oskars nāca klajā ar šo jautājumu, ka cienītie kolēģi, jūs jau interesē daudzus gadus, tad vai tad pilnmēnesis ietekmē vai neietekmē bērnu uzvedību? Jo? Jā, nu, mēs joprojām iejokojam, kad Oskars, mēs pārliecināsim Oskaru, ka kaut kādā mērā tur ietekme ir. Protams, ka tas ir subjektīvi un caur joku, bet Oskars bija apkopojis datus, ka mūsu negatīvās sekas sistēmas galējais punkts, kad bērni saņem vēstuli par savu uzvedību, tas nozīmē, ka ir bijuši vairāk aizrādījumi pirms tam, un bērns nav rēģējis uz skolotāju aizrādījumiem, un ir saņemta vēstule, kas jāraksta ģimenei. Būtībā tas ir paskaidrojums. Ka šo paskaidrojumu, ja vēstuļu skaits pilnmēnesis laikā nav lielāks kā citus brīžus, tātad tur ir bijuši citi faktori, kas to ietekmē. Un tas ir viens no tiem, viena no lietām, ko pierāda dati. Bet tāpat jau mums iekšā ir tas joks par to, ka tas pilnmēnesis ir. Gribas uz kaut ko bišķiņ dalīt to atbildību. Un tad pilnmēnesis ir labs rīks, uz ko novelt mazliet vainu. Mēs jau apzināmies, ka tā nav, bet tas ir forši, kad var pateikt, ka varbūt, ka tur bija ietekme. Citreiz ir grūti vienkārši, ka tev visa atbildība ir tikai uz tevi. Tad tas trešais paliek vienkāršāk, vai ne? Jā. Tad mums tas ir, ka pilnmēnesis pāries, tas ir ļoti labi. Jā. Psiholoģiski skolotājiem ir vieglāk. Tad Dats, tev bija arī iespēja jau no paša rīta dzirdēt gan starptautiskā pētījuma tādu pārskatu un arī Latvijas pētījuma pārskatu. Un tur bija ļoti daudz sarunas tādā nākotnes formā, kad to vajadzētu, būtu labi, un tas ir jāplāno, bet noteikti ir kādas lietas, par ko jūs, kā jūsu skola, varētu teikt, ka mēs jau to darām? Jā, man aizķērās vairākas lietas. Pirmā, ko Ieva teica, ka nav viena vieta, kur skolotājs var iegūt resursus. Kā atbalstīt pats sevi, lai situācijās ar skolēnu, kuram ir uzvedības grūtības, es varētu palikt mierīgā un darboties atbilstoši kaut kādai schēmai vai kaut kāds rāmis, kurā es varu, kā pieaugušais, sevi savaldīt, savākt, lai es varu reaģēt adekvāti uz to, kas notiek klasē vai ar bērnu. Un tas ir ļoti pietrūkst, jo mēs tieši tā kā tu minēji, ka katrs meklē kaut kādu resursu. Mums ir individuālie plāni, kuros ir iekļauti arī tie bērni, kuriem ir uzvedības traucējumi. Un tas būtu ļoti atvieglojuši skolotājiem, ka mēs zinātu, ka lūk, šeit mēs varam iegūt jaunākos pētījumus. Man ļoti liela interese par pētījumu, kas gribu savu komandu iepazīstināt arī ar pētījumu rezultātiem. Un arī otra lieta, ne tikai resursi, ko var izmantot skolotājs, bet arī svarīgi, kur skolas var vērsties pēc palīdzības. Nu, es zinu tevi, es uzrunāju tevi, kad mums vajag problēmas kādas atrisināt, vai mēs nezinām, kā vairs rīkoties. Un ko darīt tad, kad tu vairs nezini, ko darīt? Nav tā tālākā ceļa, kur var skola vērsties pēc palīdzības. Jo mēs daudz darām intuitīvi skolā, mēs mēģinam risināt problēmas, mēs sadarbojamies kolēģi savā starpā, dalāmies. Tev strādāja, man nestrādā, bet man varbūt nestrādā, tāpēc, ka es esmu pilnīgi cita personība. Man vienkārši tāda mehānismi, kaut kāda, kā es rīkojos kādās konkrētās situācijās, atšķiras no mana kolēģa. Līdz ar to man nestrādās tāda sistēma. Bet svarīgākais ir, ka mēs nākam kopā un runājam par to. Tie resursi ir viena lieta. Un otra lieta, par ko es aizdomājos par tām cieņpilnajām attiecībām, mums tiešām tā ir vērtība skolā. Un mēs esam pārliecināti, ja bērns gribēs nākt uz skolu,
Un patiesībā tā vēlme nākt uz skolu ir lielākoties pamatot ar attiecībām, vai no skolotāja konkrētajā mācību priekšmetā, vai bērniem savā starpā. Tad bērns iemācīsies visu, ko skolotājs viņam piedāvā. Un tu jau atceries, ka es minēju tos, tā ir man iekšējā sajūta, ka 70% no darba skolotāja mēs strādājam ar attiecībām un to, kas notiek klasē. Jo, ja bijis pirms tam ir starpbrīdis, ir bijusi situācija kaut kāda, piemēram, puišiem futbola spēlē adrenalīns un kaut ko nav sadalījuši. Viņi atnāk uz stundu, viņi turpina ņemties par to. Un skolotājs vienkārši veltīs laiku tam, lai mēs izrunājam to situāciju, jo nav jēgas sākt. Viņi nedzirdēs, viņiem nav aktuāli. Un viņiem nebūs aktuāli tad, ja pieaugušais pateiks, mēs par šo parunāsim pēc stundas. Viņš būs aizmirsis, un viņam tad tieši nekāda pievienotā vērtība nebūs tam, ka mēs varam uzreiz par to runāt. Kolēģi jau rēķinās, ka viņi iespējams zaudēs laiku no mācību stundas, kur viņiem būtu jāmāca skolēniem zināšanas prasmes. Bet to, ko mēs iekšēji pieaugušo skolā esam vienojušies, ka nepieciešama tūlītēja reakcija no pieaugušā, kas ir blakus un var palīdzēt bērniem atrisināt to situāciju. Un tas, ko mēs darām, mēs daudz runājam. Mēs runājam katrā situācijā, ejot gaitenī, ja man jau, es redzu, ka tas potenciāli varētu būt joks, bet tur ir jokiem vienmēr, kur, piemēram, 2 puiši grūstās vai kaut ko dara, bet tur vienmēr izvērš. Lielākoties no pieredzes mēs zinām, ka tas var aiziet līdz tam brīdim, kad kādam tas vairs neliksies joks. Un tad es apstādinu, aprunājos ar viņiem, viņi pārstāja to darīt, viņi atrod kaut kādas citas lietas, ko darīt. Un, tā kā mēs pieaugušie esam vienojušies, ka mēs redzam, kas notiek un reaģējam uz to. Un tas ir brīnišķīgi, jo tāpēc, ka tiešām ir daudzi jaunieši un arī pieaugušie, kuri ļoti viegli sevi ieliek konfliktā, bet viņiem ir ļoti grūti sevi no tā konflikta dabūt ārā. Un tas, zini kā, mēs strādājam ar bērnu dzīvēm, un gan es no savas puses, gan arī tu no savas puses, un reizēm mēs arī apmainamies ar to informāciju, ar ko mēs varam apmainīties, bet reizēm mēs arī apmainamies tikai no tādu, protams, tikai tādu principu, no tādu taktikas līmenī, un līdz ar to es zinu, cik jums ir sarežģīti bērni skolā, un es zinu, cik milzīgas pūles tiešām pieliek jūsu komanda, jo tāpēc, ka mēs esam kā arī kā autisma apvienība, arī kā uzvedība, esam sekojuši šiem vecākiem un šīm ģimenēm līdzi jau no bērnu dārza gaitām, jau no tā pirmām skolas gaitām. Bieži vien viņi ir jau izmesti no kādām 3-4 skolām, kamēr viņi atrod ceļu pie jums. Un tad, protams, ka mēs neapmainamies arī ar vārdiem bieži vien, jo tāpēc, ka tas ir konfidenciāli, bet padomus mēs sniedzam tajā līmenī, kādā mēs arī varam sniegt. Un tas, kas mani vienmēr ir fascinējis, un varbūt arī var pastāstīt, kas ir tie principi jums skolā, kā jums izdodas tiešām atrisināt sarežģītas situācijas, un turklāt ir vairāki gadījumi, kad pie jums ir bērni ar super sarežģītu uzvedību, kas tiek definēta sabiedrībā kā super sarežģīta un agresīva uzvedība, bet patiesībā jūs nemaz neesat pamanījuši, ka viņi ir super sarežģīti bērni, viņi pie jums mācās labi un viņi ir labi iejutušies, un, protams, ka tur kaut kādas atsevišķas epizodes ir bijušas, bet vienā gadījumā tās ir tiešām tās ir 2 epizodes bijušas. Un tas nozīmē, ka jūs darat kaut ko ļoti labi, jo šī nav tā pieeja, ka jūs pateiktu, ka atnākat ar diagnozi un psihiatra izziņu, ka bērns var mācīties skolā, un tad ka viņš nav bīstams sabiedrībai, tad mēs ar viņu strādāsim. Jā, mums laikam ir tas, ka mēs neieliekam viņus rāmītī uzreiz. Pie mums atnāk skolēns, un tad mēs iepazīstamies. Mēs priecājamies vienmēr, ja vecāki iedod līdzi mums informāciju, ko mēs varam ņemt vērā kā skolotāji un izmantot savā darbā, jo reizēm mums, piemēram, mēs varētu saīsināt pa 2 mēnešiem mūsu iepazīšanos, ja mums būtu tā informācija bijusi ātrāk. Bet reizēm atkal mums viņas nav, un mēs viņu pat nepajautājam, jo mēs neredzam, ka tas ir nepieciešams. Man šķiet, ka tā ir vide, fiziskā un emocionālā, tā drošība, ko bērni jūt skolā. Jo katrs, tad mēs nevaram runāt tikai par skolotājiem, mums visi skolas darbinieki, kas ir skolā, viņi ir saskarsmē ar bērniem. Un mēs visi skolas pieaugušie esam vienojušies, kā mēs risinām kaut kādas konkrētas situācijas un kā mēs komunicējam. Un bērni labprāt aizies pie virtuves saimnieces Ingas un uzjautās, ja viņiem kaut kas ir nepieciešams, viņi zina, ka viņi saņems palīdzību. Tā būtībā tā viņu drošības sajūta attiecībās ar pieaugušajiem. Un mums kā pieaugušiem ir vajadzīgs laiks, kad caur joku izlaist spriedzi vai supervīzijās vai norunāt nost, bet
kaut kā mums izdodas savākties uz to brīdi, kad mēs esam bērniem, un tad, kad mēs esam tikai pieaugušie, izrunāt to, kas ir tiešām tāds aktuāls, kas satrauc vai kas sadusmo. Un tas prasa milzīgu darbu un resursu. Bet jūs esat privāta skola, jūs to varat atļauties? Mēs tāpat meklējam sasmīdinājumu ar šo. Mēs meklējam iespējas, kā mēs varam nodrošināt tās pašas supervīzijas. Mēs no kaut kā atsakāmies, lai... Es to pateikšu ļoti smieklīgi piemēru. Es ieju skolā, pašvaldības valsts skolā, kuras redzu ļoti dārgs mēbeļu komplekts. Mēs nepirksim dārgo mēbeļu komplektu, mēs nopirksim to, kas maksā, kam ir demokrātiskāka cena, bet to naudiņu atlikušo mēs izmantosim tam, kam ir tajā brīdī nepieciešams. Un patiesībā viss centrā ir tas bērns skolā, un mēs arī fizisko vidi visu organizējam tā, lai ir bērnam ērti un arī skolotājiem, tur, kur tās attiecības notiek. Un, tas, man liekas, ir par to saimnieciskumu no līdz. Tas ir ekonomiski, bet tā ietaupītā naudiņa kaut kur nodara supervīzijām, piemēram. Un, tā kā mēs, skola darbojas kā uzņēmums, jo mēs esam uzņēmums, mums neviens nav apsolījis konkrētu summu mācību gadā, tad mēs no kaut kā atsakāmies, lai tajā konkrētajā brīdī varētu skolotājiem sniegt atbalstu. Un vienmēr varētu vairāk un vairāk, bet mēs esam arī sapratuši to, ka mēs iekšā esam viens otram ļoti liels un spēcīgs atbalsts. Un izmantojam skolotāju kopdarbus, kur mēs sanākam kopā, dalāmies pieredzē un runājam situācijas, kā mēs ko risinām, kas strādāja, kas nestrādāja. Un patiesībā vislabāk strādā individuāls sarunas ar skolēnu. Jo vēl trešā lieta, ko es atcerējos no Ievas, ko es dzirdēju par to izmešanu no skolas. Mums ir sistēma, kur mēs varam izmest bērnu no skolas par uzvedību. Un patiesībā kā privāts pakalpojums sniedzējs mēs arī varam šo izmantot, jo mēs varam uzteikt līgumu, par ko mūs apskauž valsts un pašvaldības skolas reizēm. Bet mēs nereizi neesam izmantojuši šo rīku. Mums ir nonākusi situācija līdz tam, ka tas bērns ir sasniedzis to slieksni, kad būtu jāizslēdz. Bet mēs tajā brīdī patiesībā beidzot esam aizklovējušies līdz vecākiem, kur viņi ir gatavi, viņi saprot, ka tas ir nopietni tagad. Jo bērns jau saprot, ka viņam tā uzvedībā, viņam sanāk citu dienu nesanāk, bet beidzot pieaugušais, kas ir bērnam aizmugurē, ir sadzirdējis mūsu, un mēs varam panākt pozitīvas pārmaiņas bērnu dzīvē. Un tādi ir mums tie 3 gadījumi, kas ir. Mums ir šādi atrisinājusies situācija, ka mēs esam atraduši individuālu risinājumu, neizslēdzot no skolas, redzot pārmaiņas, kur ģimene iesaistās un beidzot pieaugušie ir gatavi reaģēt un iesaistīties un atbalstīt bērnu. Tas mums dod to cerību, ka tur viss būs kārtībā un arī ir kārtībā pēc tam. Bet tas lielais darbs, kas ir jādara, ir jāskaidro klases biedriem, kāpēc netika izmestas konkrētais skolēns, jo viņiem ir jāsaprot, kāpēc šeit nenostrādājas ekosistēma. Jo viņam liekas, tad jau nav jēgas, tad jūs tur neizmetīsiet. Bet viņi ļoti cilvēcīgi saprot, ja pie viņiem iet un runā un stāsta. Tam ir vērts veltīt laiku, atdot 40 minūtes, bet tas būs tā atgriezeniskā saite no skolēniem, un tas pievienotā vērtība nākotnē būs ievērojami lielāka. Iespējams, viņš 40 minūtes nemācījās matemātiku, bet te veidojās cilvēks ar spēju adekvāti reaģēt un saprast, kāpēc kāds ir pelnījis otru iespēju. Brīnišķīgi. Jā, tas tiešām ir brīnišķīgi. Rekord, tu arī to vispār izstāstīji jau, bet es tā pajautāšu, kādas ir jūsu skolas galvenās prioritātes un mērķi attiecībā uz izglītības procesu? Ir svarīgi, ka bērns ir apgūvis tās zināšanas un prasmes konkrētajā vecumposmā, kam ir jābūt apgūtam atbilstoši standartam. Bet mums svarīgi, ka skolotājs ļauj pieredzēt arī dažādas ikdienas lietas. Mēs ejam uz izstādēm. Man patīk, ka mākslas skolotāji nāk vienmēr un stāsta, ka viņam muzejā ir pienākuši klāt cilvēki no malas un teikuši, jums gan fantastiski bērni uzvedās. Un tad mums tas iekšējais joks skolā, kad mūsējie prot uzvesties ārpusē, bet skolā viņi kā mājās ir. Tad mēs redzam visu to īsto bērnu dabu, ka viņi noraujās, viņiem ir dusmas un vēl kaut kas. Un mēs par to, ka ārā mūsējie super uzvedās un skolā mums liekas, ka ir traki, bet patiesībā jau nē. Tas ir tāpat kā ģimenē, kad bērni izejot ārā publiskā vidē, viņi prot sevi parādīt. Bet visas šīs iespējas iziet ārpus skolas vai redzēt mūsu skolēnus kopā ar citiem skolēniem, citu skolu skolēniem,
ir fantastiski iespēja novērtēt to, ko mēs darām, un redzēt, cik veselīgi mūsu spēja uztvert pārmaiņas, reaģēt uz to, kad kaut kas notiek blakus. Tāda adekvāta spēja vecumposmam iesaistīties tos notikumos un uzņemties atbildību. Es jau minēju to piemēru par tām ziemas sporta spēlēm. Un tiešām bērni pēc tam nāca klāt mūsē un teica, kā tā vispār var notikt, kad kāds runā priekšā un ar necieņu izturās pret otru. Un man prieks, ka viņi pamanīja tās situācijas un pamanīja, kā uzvedās mūsu skolas skolēni un kā uzvedās citu skolu skolēni un pieaugušie tā skaitā. Un tas ir par to cieņpilno attieksmi. Jā, zini, kā varbūt, ka tu arī varētu izstāstīt to gadījumu. Varbūt es arī tad šajā gadā, es tev arī pajautāšu, ja, jo tad... Jo tāpēc, ka tad varēs izstāstīt arī, lai tas visiem arī būtu, jo tas, ko es arī dzirdu daudz dodoties uz skolām, ir, ka pedagogi saka, ka viņiem nav laika. Un tad, ka viņiem ir jāmāca latviešu valoda, literatūra, vēsture, ķīmija vai visi pārējie priekšmeti, ka viņiem ir jāpilda visas atskaites, ka viņi ir tik pārgruzīti, ka viņiem nav iespējas vienkārši pievērsties bērnu savstarpējām attiecībām. Un mums arī bijis tāds absolūtākais paradoks, kur tātad ir nofilmēts kautiņš gaitenī, un skatoties var redzēt, ka tas kautiņš ir ļoti, ļoti skarbs, bet fonā aiziet pedagogs uz stundu, un tad, kad viņam prasa, bet jūs taču to redzējāt, un kāpēc tad arī jūs neiesaistījāties, ja tā atbilde bija tāda, ka es steidzos uz stundu, man jāmāca vēsture, nevis jānodarbojas ar attiecībām. Un tad man tas jautājums ir tev, kā jūs faktiski regulējat šo te laika attiecības, savstarpējās attiecības un arī šīs te mācību satura prasības, jo tāpēc, ka jūs jau esat vispār izglītojošā skola, nevis speciālā skola, tas nozīmē, ka faktiski arī jūsu vecāki, viņi prasa, lai tomēr bērni ne tikai justos labi, bet viņiem būtu arī labi akadēmiskie sasniegumi un tālāk viņi būtu veiksmīgi karjerā. Nu, ir tā, ka es minēju, ka var būt situācija, kad visa stunda ir jāvēlt runāšanai par attiecībām, bet ja mums tās attiecības būs izrunātas konkrētā situācija, tad tas laiks satura apguvēji, mēs to izdarīsim ļoti ātri, un bērni būs gatavi pieslēgties un būt fokusā uz to konkrēto laika apjomu, kas ir palicis. Un skolotājs arī izstāsta, kāpēc mēs šobrīd pārtraucam mācību satura apguvu un izrunājam to konkrēto situāciju. Nav laika, tas man liekas sliktākais arguments, kas var būt, jo tas jau pēc tam uz mums pieaugušajiem atsaucās. Tad tās situācijas, ko mums jārisina, ir ļoti, ļoti smagas un sarežģītas. Mums skolā ir jurists, kurš regulāri piesaistīts vienkārši, lai šādas kaut kādas situācijas, kur mēs preventīvi varētu noskaidrot, kādas tur varētu būt sekas. Mēs pirms sarunām ar vecākiem gatavojamies ar sadarbībā ar juristu, konsultējamies, kādi ir tie potenciālie riski. Tāpat mēs arī bērnus gatavojam. Mēs zinām, ka lūk, šāda situācija. Mēs veltīsim pāris reizes tās 40 minūtes, kad mēs izrunāsim to situāciju, bet nākamreiz viņi paši to varēs izdarīt. Tā spēja, to, ko pieaugušais demonstrē, tā pārnesas ļoti labi uz bērniem. Viņi var noregulēt tās savas attiecības vai pateikt, ka mums ļoti labi strādā tas, ka, piemēram, bērni jau zina, nedari, man tā nepatīk, man patīk, ka eju pa gaitenes dzirdu jau, ka bērni saka, ka tas ir pirmais. Ja uz otro šādu nereaģē, tad ir jāiet pie pieaugušā un jālūdz palīdzība. Un reizēm man patīk, kad arī bērns nesadūšojas un neaiziet pajautāt, klases biedrs to izdara. Un pieslēdz to pieaugušo. Mēs esam arī pieaugušie iekšēji vienojušies, ka labāk mēs ceļam trauksmi arī varbūt tur, kur vēl nevajadzētu būt trauksmē, bet mēs par to tā dodam bērniem signālu, ka mēs esam pamanījuši un ar šo kaut kas ir jādara. Tās ir tāds, ka kā pieaugušais es nevaru paiet garām bērniem, kur notiek konflikts, tāpēc, ka es ar savu uzvedību arī rādu piemēru. Un mēs kā pieaugušie skolā arī esam dažādi. Citreiz, liekas, skolotāju kolektīvs jau savu veidu klase vien ir, kur arī ir savas attiecības. Un pat mēs aktualizējam, kolēģi atgādināja, ka domnīca jeb skolotājs, kas mums, kad atjaunojam noteikumus, mēs arī bijām izstrādājuši savus noteikumus skolotājiem iekšā, kad pirms tam tu minēji par tiem skolotāju savstarpējām attiecībām. Jo bērni ļoti ātri pamana, kurš reaģē, kurš nē, pie kura es varu iet lūgt palīdzību, pie kura nē. Un ir forši, ka ir tie daudzie pieaugušie skolā, ko bērni satiek, jo tad viņi var arī, ja viņi jūt, ka tajā dienā varbūt pie šīs skolotājas es nezinu, vai es iešu, bet pie tā es aiziešu. Kad ir tas pieaugušais, kurš var atsaukties, ka viņam ir tās izvēles iespējas, kur lūgt palīdzību. Jā, tā kā noteikumi strādā abās grupās, gan skolēnu, gan skolotāju, jo mēs esam ļoti akcentējuši to, ka mēs esam viena komanda. Mums arī skolotājs skolēnu uzrunā uz tu.
Un nu pat man bija viena meitene skatīties skolu, un viņa tā saka, es nevaru iedomāties, ka es savā skolā varētu teikt direktoram tu un čau. Bet tas nepamazina cieņu pret pieaugušo. Cieņu pret pieaugušo raisa mana attieksme un tas, kā es runāju ar viņiem un kādus mēs risinājumus kopā meklējam. Jā, ka vārds cieņa neslēpjas vārdā jūs. Un tur tā atšķirība arī starp komandu un starp skolēniem tā nav tāda, ka es esmu kā skolotājs visvarens un man ir viss atļauts, bet jums ir jāklausa un vienpersoniski, tā kā es pateikšu, to jūs darīsiet. Tāds nestrādā. Īpaši ar katru tagad mēs arī skolā rūtam, vairs nav tie 5 gadi, kad kaut kā paudzes nomainās. Katru gadu bērni nāk ar vien drosmīgāki, viņi runā un jautā, un viņi ne jau tāpēc, ka viņi gribētu ieriept skolotājiem. Man liekas, tas arī tas fokus, kas skolotājiem ir jāpamaina, ka bērns ir ieinteresēts, un ja mēs nocirtīsim to interesi saknē un nejautā man, tad viņš vairs pēc tam nenāks. Bet bērni ir gatavi. Viņi īstenībā kā pieaugušie līdzvērtīgi jau mēģina iesaistīties sarunās, piedāvāt savus risinājumus, un tas ir forši. Vienkārši tad varbūt, ja tas notiek ļoti bieži kādam stundai, kuram gribas visu laiku komentēt, tad viņam jādod vietu un laiks, kad viņš to citā laikā var izdarīt, bet nenoraut viņam to iespēju vispār piedalīties un izteikt savu viedokli. Jā, tad tā savādāk izaugs pasīvi agresīvi pieaugušie, kas ja raksta komentārus un nevar atnākt un pateikt, ka man šis neapmierina. Mums tagad ir viena meitene 4. klasē, kura ir pamanījusi, ka viņa grib skolas pagalmā izmaiņas. Viņa ir pilsonisko iniciatīvu savu izvērsus pa skolu vecpārakstus, bet kas ir forši? Viņa nāk, piedāvā savu variantu, bet to pieredzi viņiem vajag. Un tad, ja viņiem būs tā pozitīvā pieredze, viņi arī kā pieaugušie mēģinās un zinās to lietu kārtību, kā es risinu savu jautājumu, nevis rakstot komentārēs tieši neko nevar atrisināt. Izstāstīsi to Gaiziņa? Jā. Tad mēs bijām 2. gadu ar skolu. Es pirmo reizi pati braucu līdzi, bet tas bija skolēnu sporta spēles, ziemas sporta spēles Ērgļos. Un ir atklāšanas ceremonija, ir nostādīts viss skolas rindā, ir uzruna no Ērgļu novada domes pārstāvja un runā pasākumu vadītājs un vienkārši lido pikas viņu virzienā. No aizmugures, un kādam ir jautri. Tad tas pirmais, kad tu redzi, ka blakus stāv pieaugušais un tieši neko nedara. Būtībā, ja es neko kā pieaugušais nedaru, es akceptēju un dodu atļauju tam bērnam turpināt. Un tas bija tāds pirmais, un es redzu, ka kolēģi jau paliek tramīgi, jau skatās jau dusmīgiem skatieniem aizrāda. Jā. Mani kolēģi aizrāda citu skolu skolēniem, un turpat joprojām stāv skolotājs, kurš nereaģē uz to, ka viņam aizrāda jau citas skolas skolotājs. Mūsu skolēni sašutumi pilni pauž, kā tas var vispār notikt. Un tad bija vēl 2 epizodes, kur ir tiesneši, ir distanču slēpošanas trase, 2 puiši kaujās. Un, tur burtiski viens sitiens vēl bija līdz asiņainam degunam. Bet es nāku un es redzu to, un es tempā pieskrienu un pārtraucu to situāciju. Bet es redzu, ka turpat blakus bija pieaugušie. Un mani sarūktina tas, ka vai nu neredz, negrib ieraudzīt. Es saprotu, ja tu ieraugi, tad tev kaut kas ar to jādara. Ja tu neieraugi vai neredzi, tad tu neredzi. Tad tas no tevis neprasa neko tieši. Bet man tas nav pieņemami, jo mēs skolā citādāk tās attiecības veidojam. Mēs esam klātesoši kā pieaugušie tur, kur ir bērni. Mēs nejaucamies, bet mēs vērojam un saprotam, kurš ir tas brīdis, kad mēs iesaistāmies. Ir situācijas, ko mēs neredzam, un, kā teica, garderobēs kaut kas notiek. Futbola laikā kāds kaut ko pasaka, kāds rupjus vārdus aizskar. To mēs neredzam, mēs uzzinām vēlāk. Bet arī tad mēs meklējam risinājumu. Bet es kā pieaugušais esmu atbildīgs tajā brīdī. Es nevaru paiet garām. Jo es rādu arī tad arī uz ielas, kur guļošie cilvēki, kas mums, kuriem nesniedz palīdzību, tāpēc, ka tas jau piedzēries vai tas ir bombzis. Mēs nekad tā nevaram izdarīt tādus secinājumus. Mums ir jāmāc proaktīvi rīkoties, labāk pārbaudīt, nekā paiet garām un atstāt cilvēku patiesībā bezpalīdzīgā situācijā. Tieši tas pats ir arī skolas visās situācijās. Paldies par tādu tiešām cilvēcīgu un brīnišķīgu skatījumu. Un tas ir lieliski, ka tas notiek dzīvē, ka tas nav grāmatās, bet ka tas ir tas, kā skola ne tikai arī definē savos noteikumos, bet tas ir tas arī, kā skola dzīvo. Starp citu, arī tiekoties ar jūsu jauniešiem, es arī prasu, kā ar to mācīšanos un tā kā salīdzināt ar citām skolām, un tad viņi ir teikuši, ka mācīties vajag mazāk vispār, bet prasības ir lielākas. Jā, es zinu, ka viņiem šķiet, ka viņiem daudz, ka mums nav mājas darbu, bet viņiem, skolotājs katrā mācību priekšmetā prasa to savu maksimumu, lai ir iespēja jauniešiem pārbaudīt sevi un saprast, ko viņi spēj. Bet nav mājas darbu, tu vakar ir brīvi. Jā, bet mums ir svarīgi,
Man kolēģi Ilze, kur aktīvi seko visiem pētījumiem, līdz tām pētījumi pierāda, ka tie mājas darbi nestrādā, jo bieži vien, ko es dzirdu, kad skolēni maina skolu un nāk pie mums, viņus nepārbauda. Un tad es vienmēr to salīdzinu ar pieaugušā ikdienu. Vai mums, es kā skolas direktora nedodu skolotājiem, tagad tev šovakar jāizdara tas un tas, rīt tev jābūt līdzi, bet es pēc tam, man nebūs man vienalga, kas būs to rītā, bet ielikšu, ja tu nebūsi izdarījis, tā kā ir vai nav. Es nepārbaudu tādas lietas, bet mums svarīgs tas laiks, ko bērni pavada mājās kopā ar ģimeni, jo vecāki strādā, ir ilgas darba stundas, bērni iet uz interešu izglītības pulciņiem, kas ir tikpat svarīgi īstenībā, kā tas mācību saturs, jo iespējams, ka tur viņi davu gandarījumu ātrāk par kaut kādām lietām un savu varēšanu nekā skolā, bet viņiem ir vajadzīgi piedzīvot to sajūtu, ka viņi var, lai viņi to var pārnest uz skolu pēc tam, kad nav tā, ka es tajā matemātikā nekad nevarēšu. Būs kāds brīdis, varbūt, ka es varēšu, bet ja viņam nekad nav bijusi iespēja vispār piedzīvot, ka viņš var, tad tas nestrādā uz motivāciju. Tas arī sabojā attiecības ģimenē. Tieši tā. Tas ir briesmīgi, ja tas katru vakaru tas pārvēršas tādā ģimenes murgā. Jā, kam vecāks stāst ir 3 bērni, tad kurš būs pirmais, kurā vakarā, un kurš būs tas, kurš no 10 līdz 12 pildīs tos mājas darbus, kuram vajag vecāku atbalstu, jo vecāki nevar sadalīties uz tām 3 pusēm. Tad mums liekas svarīgi vakarā pie vakariņu galda kopā uzklāt vakariņu galdu, ja ir iespēja tāda, un pie tām vakariņām pārunāt dienas notikums. Tā arī ir mācīšanās, ir spēja pastāstīt, kas ar mani notika pa dienu, kā es jūtos. Un man reizēm mans 9-gadnieks pārsteidz mašīnā braucam uz mājām, viņš man labi nestāstīja, kas tev tur bija, bet kā tu šodien jūties? Un es pilnīgi, es esmu tā pārsteigta, ka viņš man pajautā, kā es jūtos, nespēju atbildēt, jo tas ir tāds pozitīvais prieks par to, kā viņš spēja arī to manu kolēģu izdarīto darbu pārnest mums vakar. Viņi piedalījās Brīvdabas muzejā Lieldienu darbnīcās. Viņš atbrauc vakar mājās, un viņš ir uztaisījis mūsu ģimenei Lieldienu programmu ar to, ko mēs darīsim. Viņš ir saplānījis, ko viņš darīs. Un tad es padalos ar kolēģiem un ielieku savu mammas prieku, nevis direktoras vai darba devēja prieku. Bet lūk, skatieties, es jūsu darbu jūtu mājās. Un bērns ir saplānojis Lieldienas ģimenei. Patiesībā tas ir tas padziļināti apguvis, kuru viņš ir visu dienu piedzīvojis, to viņš spēja pārnest uz to, ko viņš mājās grib darīt. Un viņš vēl man pasaka, lai radiem nosūta, ka šādi te mēs Lieldienas svinēsim. Jā, tas visas tās lietas, kur mēs veltam laiku, runājam ar skolēniem, tās sarunas, arī to, kā vada sarunas. Man ir ar kolēģiem, man ir pieredze sarunās ar vecākiem un ar tiem, kas nāk uz skolu un izvēlas skolu domdarbs, un ar tiem, kur ir kaut kādas problēmas situācijas. Bet es jūtu, ka es pirmās sarunas piedalos, es parādu, kā es to daru, un kolēģi saka, man tagad skaidrs, kā es varu būt tajā. Es nesaku, ka es māku visas sarunas vadīt, bet mēs viens ar otru daloties pieredzē nonākam pie tā kopsaucēja, kā katrs mēs varam vadīt tādu veselīgu sarunu ar pieaugušo. Jums arī tās sarunas par izslēgšanu no skolas ir fantastisks iespējas pavērst. Caur sāpīgu pieredzi mēs esam nokļuvuši kaut kur mums tik labas un foršas attiecības ar skolēnu vecākiem izveidojas, un mēs atrodam tos risinājumus. Un tagad mums pirmo reizi 9. klasi pabeidz pagājušajā mācību gadā mūsu skolēni. Ko viņi saka, ka viņiem visvairāk pietrūkst tas, ka pieaugušais skolā nav tāds, pie kur tu vērsties pēc palīdzības un padoma. To viņi gribētu pārnest no domdara. Un arī kaut vai par mācību saturu. Ja nesaprotat skolotājs, mums skolotājs tiešām cenšas izskaidrot, un tā, lai bērns jūtas labi un droši, ka viņam ir iespēja jautāt. Bet, jā, ka tur es to vienreiz pateicu, tev ar to jāpietiek. Un tad tās viņas... Klausies uzmanīgi. Jā, klausies. Tas nekas, ka nesaprot, klausies galvenais. Un tad tāds noslēguma jautājums ir atkal par nākotni. Jūs jau esat nākotnē, un tiešām jūs jau esat tādu daudzu skolu sapnis un nākotnē, bet kādi ir jūsu paši tādi nākotnes plāni, ieceres, un ko jūs redzat vēl vairāk, tālāk, savādāk, un it īpaši runājot par šiem bērniem ar nozīmīgiem uzvedības izaicinājumiem, vai arī tas, kā tu ļoti labi formulēji, ar tiem bērniem, kuriem ir vajadzīgs daudz lielāks atbalsts nekā pārējiem? Mums ir skaidrs, ka drīz bērns, kas ierakstās nosacītā standartā kaut kādā, tas drīz būs atbalstāms, jo tas ļoti mainās tā proporcija, un tāpēc mēs arī necenšamies likt nevienu bērnu kādā konkrētā rāmītī, turpām tas ar autisko spektru, tam ir tāda mācīšanās grūtības. Mums ir 16 bērni klasē, un tad mēs skatāmies, kas strādā un kas nestrādā. Un es domāju, ka mums jāmēģina tā ar veselīgu attieksmi un skatu nākotnē saglabāt šo te pieeju, ka mēs nevienu negrupējam un nevienu neieskaitām uzreiz kaut kādā konkrētā kastītē.
Jo mēs nekad nezinām, kas strādās. Iespējams, ka kādam bērnam, kuram nav nepieciešama nekāda atbalsta pasākuma, tieši tas bērns būs tas, kuram būs nepieciešama kaut kādi vairāk atbalsta pasākumi nekā bērnam, kuram tiešām varbūt vajadzētu pēc tā atzinuma vai diagnozes. Un liekas, mums jānosargā tā pozitīvā vide, kas mums ir skolā, jo, kā tu jau teici, mēs bieži vien nepamanām, vecāki stāsta, ka šeit būs tādas grūtības, un mēs gaidām, kad viņas būs. Mēs esam pārstājuši gaidīt. Nav ko gaidīt. Ja nav, tad jāpriecājas, ka nav. Un paturam prātā, ka var būt. Tādu sadarbību starp skolotājiem un tiešām dot iespēju arī skolotājiem reizēm pateikt, ka man ir rīktīgi grūti, un es nezinu vairs, ko darīt. Un tieši tāpat kā bērniem ir ļauts pateikt, ka viņiem ir grūti, un viņi nevar un nesaprot, un varbūt negrib tajā brīdī, un ka vajadzīga palīdzība, tā arī uz pieaugušajiem to pārnest. Un attiecības mums paliks kā vērtība. Ar to ļoti daudz jāstrādā. Ir grūti, gribas rokas noliežās reizēm gribas padoties. Bet vienmēr ir kāds kolēģis, kurš caur joku uzmundrina. Un mēs esam šobrīd vispār pārgājuši skolā, piemēram, skatoties uz skolotāju. Mēs saprotam, ka ir skolotājs, ir cilvēks, un ir skolotājs profesionāls. Un tad mēs saprotam, kurš skolotājs jāatbalsta kā skolotājs profesionāls, viņa metodiski mācību priekšmetā, un kurš skolotājs jau ir labi jūtas un viņam labi iet kā profesionālam, kurš jāatbalsta kā cilvēks. Un tāpēc ir tie mehānismi supervīzijas, mums ir kopdarbi, iespēja norunāt nost un skolotājiem ļaut kaut kādā veidā izreaģēt arī to spriedzi, kas sakrājās, ko mēs neparādām bērniem, ka ir grūti vai ir kaut kāds izaicinājumi, bet ko mēs kā pieaugušie pēc tam risinām. Ja mēs kā pieaugušie spēsim veselīgu, savas savstarpējās veselīgas attiecības uzturēt, nodrošināt un atbalstīt viens otru, un pārnesās tas ļoti smuki uz tiem bērniem arī. Un ir forši, ka bērni var pieiet pie jebkura pieaugušā un paprasīt vai iejokot, vai pilnīgi kaut kādas tādas tiešām ikdienišķas lietas. Tā kā to man ļoti gribētos, ka mums paliek un saglabājas tas. Un kaut kā mēs jau esam laikam kā organizācija definējušies, kas mēs esam, mums arī pievienojas komandai tādi kolēģi, kuri ir uz viena viļņa ar mums. Līdz ar to ir vieglāk, ka mēs varam atrast līdzīgi domājušus, kuri spēja ar mums kopā turpināt to iesākto ceļu. Jā, paldies tev par sarunu, un es domāju, ka šo sarunu klausījās arī ne tikai vecāki, bet arī jūsu potenciālie kolēģi. Tā parasti notiek. Tā parasti arī notiek, jā. Paldies tev par šo satikšanos, un paldies par tavu darbu un tavas komandas darbu, un tad, lai izdodās nākotne. Paldies. Izdosies. Izdosies, jā.